ir ļoti vērtīgi personāli, jo tas ir toksisks. Fragments no Latvijas pārtikas veterinārā dienesta dokumenta ar nosaukumu pamatnostādi. Un nomirst neprasņemātais metals trūkums. Ogļu monoksīds ir kumulatīva. Pēc, ka mums rūp dzīvnieku dzīvības un ciešanas, mēs vēlamies, lai to būtu pēc iespējas mazāk pasaulē. Un, piemēram, kažokāds, tas ir kaut kas cilvēkam absolūti nevajadzīgs un vienkārši kaut kāda muļķīga privilēģija izmantošana. Mēs esam organizācijas dzīvnieku dzīvības, mēs esam vegāni, mēs esam pret visu dzīvnieku izmantošanu. Cilvēkiem vieglāk saprast par kažokādu, jo viņi paši daudz nelieto. Lai cilvēki paši nepatērētu kažokādus, tad neizvēlētos, lai neietu strādāt tādā darbā, kur tur, piemēram, kažokzvērus vai lapsas, un tādā veidā arī ietekmēt sabiedrības viedokli, kurš savukārt ietekmēt valdības viedokli un pieņemt lēmumus par šo fermu likvidāciju. Paldies! Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāds ir tā jūsu tāda iekšējā? Tas ir vairāk vajadzīgs droši vien bērniem, jo bērni mācās no mums. Kā mēs varam viņiem stāstīt par mīlestību, žēlsirdību un visu pārējo, ja mēs paši tik nežēlīgi izturamies pret dzīvniekiem, kuri tāpat jūtas sāpes un ciešanas, kā mēs cilvēki. Attieksme pret dzīvnieku, pret kažokzvēru industriju, cik tā ir nežēlīga. Mēs vēlamies, lai tā Latvijā tiktu aizliegta, jo tas nav humāni, un arī daudzās pasaules valstīs tas jau šobrīd ir aizliegts. Ļoti vēlētos, lai arī Latvijā. Tādēļ mums ir jāpievērš sabiedrības uzmanība, jo šobrīd to maz cilvēki zina un interesējās. Tādā veidā mēs cenšamies tā teikt izglītot sabiedrību. Ir augsts sadisms un tagad cilvēki nesaprot jau aiziet jau domāšana savādāk. Skrien modei pakaļ, skrien necilvēcīgām lietām pakaļ. Tas viss nav pareizi. Izmainīt cilvēku domāšanu nevar 2 minūtēs. Pamazītēm. Kaut maza daļiņa būs tāda. Tad viss notiksies. Viss, paldies. Sapulcējušies visu to dzīvnieku vārdā, kur katru dienu tiek brutāli un nežēlīgi un asiņaini nogalināti. Tā kā te var redzēt. Un mēs esam sapulcējušies, bijām un esam. Mēs esam pret dzīvnieku nogalināšanu, lai iegūtu kažokādus. Tas ir pilnīgi brutāls un tāds neētisks darbības, ko cilvēki veic. Un tas ir tas liecina par to, ka mūsu pasaulē vēl joprojām valda diezgan liela tumsa vardarbība, un tas viss pēc tam nāk uz viņiem atpakaļ. Tā kā tas nav nekas Kā jūs pieaugušie varat mums stāstīt par žēlsirdību un mīlestību, ja jūs paši tik nežēlīgi izturaties pret dzīvniekiem, kur tāpat jūt sāpes un ciešanas kā mēs cilvēki?